Sveiki visi! Ir tieši 5:00. Pieklājības pēc es piedāvāju 1 minūti un 30 sekundes pagaidīt, un tad mēs varbūt varētu sākt, lai cilvēki pieslēdzās klāt. Es domāju, mēs varētu sākt. Laiku netērēsim. Labdien visiem novadniekiem! Paldies par pieslēgšanos. Šī ir otrā tiešsaistes tikšanās ar pašvaldības priekšsēdētāju Ervīnu Labanovski, kā arī ar pārstāvjiem izglītības pārvaldes vadītāju Eviju Kinzuli un izpildirektoru vietnieku Edgaru Roslavu. Šoreiz tēma mums, kā jau rudenī, ir izglītība. Apspriedīsim dažādus jautājumus, centīsimies rast atbildes saistībā ar izglītību. Tālāk vārdu es došu Ervīnam. Lūdzu. Sveicināti! Otrajā tikšanās attālinātajā formātā. Mēs paši mācāmies no šī formāta, kā labāk ar iedzīvotājiem sarunāties. Un, ja pagājušais mums bija par faktiski visiem tematiem, ko viena pašvaldība var risināt un nevar, tad šoreiz mēs esam nolēmuši koncentrēties uz vienu, kas varbūt tad būtu arī produktīvāk. Tajā pašā laikā, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi vai komentāri arī par citām tēmām, droši rakstiet vai prasiet vārdu, jums tas tiks dots, jo šis pasākums ir tieši, lai sarunātos ar jums, nevis lai jums lasītu lekcijas. Bet ievadam es nedaudz gribu jums pastāstīt par politiskās, tās jaunievēlētās vadības prioritātēm izglītības jomā. Un mūsu tāda, es teiktu, varētu šī sasaukuma viens no tādiem vadmotīviem ir, ka Smiltenes novads ir, ja ne labākais, tad viens no labākiem novadiem, kur dibināt ģimeni, kur šo ģimeni audzināt. Un, lai šī izvēle būtu šāda, tad, protams, izglītība ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Ir jābūt gan labām formālai izglītībai, gan arī iespējām ārpus skolas izglītībai. Un tādēļ mēs esam skatījušies šo jautājumu. Mēs sākam arī skatīties un runāties par to, gan kas ir bijis, jo, protams, ļoti daudz darba ir izdarīta, bet arī pievērst uzmanību, ko varētu labāk. Gan runājot par infrastruktūru skolas, gan par pašu galveno infrastruktūru, tie ir skolotāji. Jo skolotāji ir tie, kas dod zināšanas mūsu bērniem. Un nav noslēpums, ka skolotāju jautājumā mēs diezgan spēcīgi konkurējam ar blakus esošiem novadiem un privāto sektoru, kam bieži vien ir varbūt konkurētspējīgāki piedāvājumi algu ziņā vai darba apstākļos. Tādēļ mūsu viens no lieliem uzstādījumiem ir veidot tādu, kā to nosaukt, grozu, vai apstākļus, lai skolotāji paliktu šeit strādāt esošie, lai mēs varētu piesaistīt jaunus, un gal galā, lai sāktu veidoties arī konkurence starp skolotājiem, kas ir laba lieta, lai mēs varētu atrast tieši kvalitatīvāko piedāvājumu mūsu bērniem. Un neiešu varbūt ļoti sīkās detaļās, bet tur ir dažādi rīki, kā to varētu darīt. Kaut kas jau no tā arī šobrīd notiek. Bet mēs varētu varbūt viņu tā kā noslīpēt precīzāk
un skatīties nevis tikai viena gada vai nākamā gada budžeta kontekstā, bet jau uz 4 gadiem. Un es esmu uzrunājis arī Edgars Plētienu, kurš varētu vadīt darba grupu šajā jautājumā, iekļaujot gan Eviju Kinzulu, gan attiecīgos jomas speciālistus, varbūt pieaicinot no malas. Un tad mēs ceram sagaidīt arī varbūt kaut kādus taustāmus rezultātus nākamajā gadā. Es jums varētu arī nolasīt, kas ir mūsu apņemšanās politiskiem spēkiem vadības tieši izglītības jomā. Jāsaka, kur ir tas mans dokuments, kādas mums ir prioritātes, un izglītība ir faktiski visgarākais. Tātad bez tā, ko es jums jau minēju, ka mēs pilnveidosim atbalsta sistēmu skolotājiem, lai viņus varētu piesaistīt, īpaši nozarēs, kur trūkst viņu. Mēs arī iestājāmies par to, ka papildus koncentrējamies uz STEM priekšmetu apgūvu gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Mēs uzskatām, ka veidojot budžetu mums jābūt prioritātei mācību vides pastāvīgai pilnveidošanai, modernizēšanai. Mums jāpievērš uzmanība psiholoģiskās un fiziskās veselības veicināšanai. Un tātad atbilstoši šīs vides veidošanai, kas ietver arī atbalsta personālu. Jo nenoliedzami bieži vien dažādi situācijas var izveidoties skolā, un nevienmēr skolotāji spēj un viņiem pietiek zināšanas ar šīm problēmām tikt galā. Kā mums izdosies, to redzēsim, bet tāds ir mūsu uzstādījums nākamajiem 4 gadiem, un tad, kad mums būs jāizdara izvēles par budžetu, kur likt naudu, tad šī būs tāda viena no primārajām izvēlēm, kas mums būtu jāizdara, nevis citas. Bieži vien jau tiek, tā rupi sakot, piemēram, kad ir diskusija par autoostu, tad es jau šobrīd arī kolēģiem un citiem saku, autoosts, tas ir ļoti jauki, bet tad, kad mums būs jāizdara budžeta izvēles, iespējams, ja mums jāizvēlas autoosts vai ieguldījums mājokļos vai izglītībā, tad vismaz mana izvēle vienmēr būs mājokļu un izglītība, jo tas ir tas, kas šos cilvēkus notur. Bet, protams, mēs varam nonākt pie situācijas arī, ka tajā pašā autoostā atrodas valsts līdzfinansējums un tas ir izdevīgi, un tad mēs arī šo jautājumu, protams, varam risināt un iet uz priekšu. No manas puses droši vien tas būs tāds īss un vispārīgs iezīmējums par to politisko dienas kārtību. Un tad es labprāt dotu vārdu Evijai Kinzulei, tad jau no profesionālākas puses varētu pastāstīt jums, kādi ir plāni un norises šobrīd. Lūdzu, Evija. Jā, labdien visiem! Vispirms noteikti vēlētos visus, kas kādā veidā saistīti ar izglītību, sveikt jaunajā mācību gadā, lai jaunais mācību gads iedvesmo uz jauniem sasniegumiem un stiprina zināšanu spēku, kopā augot un mācoties. Bet es varbūt nedaudz iezīmēšu, kā tad mums šobrīd izskatās ar skolēnu skaitiem, ar izglītības iestādēm un citām lietām. Tātad šogad Smiltenes novada vispārējās izglītības iestādēs un speciālajā izglītības iestādē mācības uzsāka 2707 izglītojamie, no kuriem attiecīgi 854 pirmsskolā un 1853 skolā. Šogad kopējais izglītojamo skaits 1. līdz 12. klasē ir pieaudzis par 7 bērniem, kas ir pozitīvi, bet netik pozitīvi ir tas, ka pirmsskolā viņš ir samazinājies, un samazinājies ir par 54 bērniem. Tāpat arī profesionālās ievirses izglītības iestādēs mācības uzsākuši ir 1106 izglītojamie, un interešu izglītības programmās pagaidām pieteikšanās vēl turpinās, līdz ar to tur konkrēti skaita vēl šobrīd nemācēšu nosaukt, bet attiecīgi aicinu arī vecākus apskatīties arī piedāvājumu Smiltenes novada mājaslapā, kur interešu izglītības piedāvājums ir redzams, un izdarīt izvēles. Tāpat tātad šogad mums novadā ir 16 izglītības iestādes, no kurām 3 ir pirmsskolas izglītības iestādes, 7 pamatskolas, no tām 4 realizē arī pirmsskolas izglītības programmu. Viena ir vienā no
pamatskolām tiek realizēta arī profesionālās ievirzes programmas, un viena ir speciālā izglītības iestāde ar pirmsskolas programmu realizāciju. Tāpat novadā mums ir vidusskola ar pirmsskolas programmu realizāciju, vidējā izglītība ir arī tehnikumā, un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes mūzikā, mākslā, sportā un interešu izglītības centrs. Tas, ko mēs šī mācību gadā metodiski vairāk noteikti virzīsim novadā, kas būs tātad gan darbs ar metodiskajām apvienībām, gan arī ar direktoriem sadarbībā ar pedagogiem, tā ir efektīva jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešana un visaptveroša atbalsta sniegšana skolēniem, skolotājiem un vecākiem, veicinot izpratni un sekmīgu pielāgošanos pārmaiņām. Un otra lieta būs ieviest ilgspējīgu un efektīvu atbalsta sistēmu, kas veicina pedagogu profesionālo kompetenci attīstību, sadarbību un mācīšanās kultūru, lai nodrošinātu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanos. Tāpat jau, ko arī Ervīns jau minēja pirms tam, tāpat mums strādāsim pie tā, lai stiprinātu un atbalstītu esošo pedagoģisko personālu, kā arī meklēsim risinājumus jaunu pedagogu piesaistei, īpaši uzsverot atbalsta speciālistu piesaisti. Tātad mums šobrīd jau ir šie atbalsta speciālisti arī izglītības pārvaldē, kas ir psihologs, logopēdi, psihologs Ukrainas bērniem, ir iekļaujušās izglītības speciālists, sociālais pedagogs, sociālais pedagogs, mentālās veselības mentors, bet šo klāstu noteikti mums vajadzētu arī paplašināt, tāpat šie atbalsta speciālisti ir ļoti nepieciešami izglītības iestādēm. Un tāpat šogad aktīvi uzsākas projekti. Viens no tiem ir kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības iestenošana pirmsskolas pamata un vidējās izglītības pakāpē, jeb tautā jau tas sauktais STEM skolas soma, kur gan 5-gadnieki un 6-gadnieki pirmsskolā, gan arī izglītojumi no 1. līdz 12. klasē būs iespēja apmeklēt STEM norises STEM jomā un pilsoniskajā līdzdalībā, kur 3 gadu laikā paredzētas 10 norises katram bērnam. Tāpat šī mācību gadā uzsāksim arī pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveides projektu, kura ietveros tiks stiprināts metodiķu tīkls gan valstiski, gan pašvaldībā, tāpat arī pedagogu profesionālā pilnveida izglītojuma izcilības veicināšana, un projekta ietveros tādēļ ir piešķirts arī finansējums mācību literatūras iegādei. Nākamais projekts ir Skola kopienā, kas ir kā turpinājums jau zināmajam Pumpurs projektam, un kura darbības virzieni tātad ir priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska mazināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana, lasīt prasmes uzlabošana 1. un 3. klasē, un tāpat pēc apmācībām būs pašvaldībās pieejami arī mentora individuālais atbalsts. Un, protams, turpināsies arī iniciatīva Latvijas skolas soma, kur katram skolānam ir iespēja apmeklēt kādu kultūras norisi vismaz vienu pusgadā. Tas tā īsumā ieskicējot. Paldies, Evī, ļoti tādā trieciena tempā, bet daudz satura. Vēl tikai nedaudz, kā mēs gribējām vēl pieskārties, kā mēs arī pievērsīsim uzmanību. Mēs tā kā redzam, ka mums ir diezgan ļoti spēcīga vidusskola. Tajā pašā laikā diezgan daudz audzēkņu izvēlas doties ārpus novada uz citām skolām. Un mēs esam runājuši arī Smiltenes novada vidusskolas direktoru, ka mums ir jāstrādā ar jauniešiem un arī jārunā ar viņu vecākiem jau pamatskolā un mēģinot pārliecināt un pastāstīt, kas labs ir mūsu vidusskolā, lai paliktu novadā šie audzēkņi. Un vēl viena lieta, kas nav piespiedu, bet es esmu arī aicinājis mācību iestādes domāt par specializāciju, domāt varbūt par kaut kādām tādām īpašām lietām, kas tieši viņu skolai būtu raksturīgi, kas arī būtu varbūt interesantas gan vecākiem, gan, protams, audzēkņiem. Bet, es domāju, ka mēs varam ķerties klāt jautājumiem un atbildēm. Es redzēju, ka Facebookā
ir jau 5 komentāri. Man ir arī 2 jautājumi, kas ir iepriekš iesūtīti. Tie gan nav par izglītības tēmu, bet es tāpat nolasīšu gan jautājumu, gan atbildi. Varbūt tad, Linda, varbūt vari nolasīt, kas mums tur ir ienācis. Jā, šobrīd Zoomā, kā jau tu minēji, nav jautājumu, bet ir Facebook tiešraidē jautājumi. Un pirmais no jautājumiem būs, vai ir iespējams kaut kur publiski redzēt vai saņemt Kiva anketēšanas rezultātu apkopojumu, kas tika veikts pagājušajā mācību gadā. Iedzīvotājiem interesē, piemēram, procentu anketēto atbildēja, minēja, ka ir problēmas ar mobbingu, skaidro dažādus mobbingu veidus, vai redzams uzlabojums salīdzinot ar citu Latvijas skolu datiem. Šo varbūt tevi iecināt. Jā, šeit es varbūt nokomentēšu. Tātad dotajā brīdī, cik es zinu, publiski šādi dati nav pieejami, bet attiecīgi šo mēs varētu sazināties ar Kiva pārstāvjiem un noskaidrot, tātad vai šīs aptaujas tātad arī pašvaldībām būtu pieejamas un vai mēs šiem datiem varētu iepazīties, tad attiecīgi, jā, tad mēs noteikti varētu šim jautājumu atbildēt tuvākajā laikā, tiklīdz sazināsimies ar Kiva pārstāvjiem. Es vēl gribu pateikt, ka visus jautājumus, arī kurus mēs šobrīd nevarēsim atbildēt, mēs centīsimies atbildēt nedēļas laikā pēc šī, līdzīgi kā iepriekšējais, publicējot arī mūsu sociālos tīklos un mājaslapās. Tā kā esam piefiksējuši šo jautājumu. Jā, liels paldies. Iesim pie nākamā jautājuma. Vai skolās tiek veikta anonīma anketēšana, varbūt arī šī paša Kiva ietvaros, par uzticēšanos skolas psihologiem, kā piemērs mazākie bērni psihologiem biežāk uzticas, bet pusaudžiem tas grūti nāk, ir sarežģīti uzticēties. Vai viņi vispār redz skolas psihologu kā drošu cilvēku? Šeit es varbūt komentēšu, ka tā tad attiecīgi arī šī mācību gadā, kas bija teoriju aptaujas vecākiem, tātad par to drošību, psiholoģisko labklājību bija jautājums. Protams, varbūt kāda skola pati atsevišķi anketē, tātad izglītojumos par šādiem jautājumiem, ko mēs izglītības pārvalde nekoordinējam, ko skola var darīt. Tātad, bet tā, mums varbūt gluži par psihologiem, kā viņi jūtas, tāda anketēšana nav bijusi, bet jā, šeit ir tās arī vecumposma īpatnības, teiksim tā, ka tie mazākie jūtas drošāk, ērtāk, labāk varbūt, kaut vai sarunā ar psihologu. Pusaudžiem noteikti ir grūtāk atvērties, bet šeit noteikti, ja ir problēmas, tad katrs gadījums būtu jāskata individuāli. Jā, es arī gribētu atbalstīt, ka jāskata individuāli. Psihologi jau pamat uzdevums ir spēt sarunāties un uzklausīt. Un, ja tiešām tas ir šī speciālista problēma, ka cilvēks ar viņu nevar, par ko es šaubos, tad, protams, ir varbūt risinājumi, ka mēs piemeklējam psihologu, kas citur darbojās. Un tas noteikti ir katrā gadījumā individuāli skatāms. Tā kā ja zinat par šādu gadījumu, tad runājiet ar skolas vadību, noteikti, ka tiks atrasts risinājums. Paldies. Iesim pie nākamā jautājuma par drošību skolas labierīcībās, kur bieži tiek novērots, ka tiek lietotas vielas un ir vardarbība. Vai pašvaldība ir apsvērusi iespēju toties pārbūvēt par pilnībā slēgtām kabīnēm un gaitinī pie ieejas uzstādīt video novērošanu? Tas nodrošinātu privātumu, bet vienlaikus būtiski mazinātu riskus. Tāds jautājums. Gan drīz vai visiem jautājumiem, gan es skatos Evijas virzienā. Es par šādiem plāniem neesmu dzirdējis. Es neesmu noliedzošs, ja tiešām tas ir veids, kā tikt galā ar problēmām. Es domāju, ka tas arī nav tik sarežģīti un finansiāli ietilpīgi, bet es tomēr paļaujos uz speciālistiem par šo jautājumu. Jā, tātad attiecīgi šeit es minēšu, ka skolās tātad arī notiek arī policijas reidi, attiecīgi izglītības iestādes piesaka, tad arī tas notiek. Protams, ka tas nav risinājums arī tādā ilgtermiņā, bet vienkārši uz doto brīdi par
par labierīcību pārbūvi, tur, protams, mēs varam skatīties un kameru uzstādīšanu. Tur, protams, jāskatās, cik īpaši par kamerām, kā tas vai nepārkāp kaut kādas noteikumus tiesības. Jā, un ko es gribēju trešā lieta teikt. Jā, labi, pagaidām viss, jā. Paldies! Tā ir vēl mums jautājumi ienākuši. Smiltenes vidusskolā 1. klasē šobrīd ir vidēji ap 20 skolēniem klasē, sadalīti 4 paralēli klasēs. Vai pašvaldība ir apsvērusi iespēju no 1. līdz 4. klasē šīs klases sadalīt grupās apmēram pa 10 bērniem klasē, lai nodrošinātu labākus mācīšanās apstākļus un individuālāku pieeju? Un cik papildu līdzekļu tas varētu prasīt, ja šādi pasākumi tiktu īstenoti? Tātad Smiltenes vidusskolā šogad tātad 1. klasē ir 5 paralēli klases, attiecīgi vidēji tātad ir 22 bērni klasē, sadalīt klases pa tātad skolānu vienā tātad klasē 10, Smiltenes vidusskolā šobrīd nebūtu iespējams telpu trūkuma dēļ, jo tad attiecīgi, tad krietni tas palielina telpu apjomu, kas šobrīd nebūtu iespējams. Un attiecīgi arī, ja mēs skatāmies uz finansēšanas modeli, kas arī nebūtu efektīvi. Paldies! Tā, nākamais jautājums. Kādas ir iespējas nošķirt jaunākos skolēnus no pusaudžiem visās novada skolās, līdzīgi kā tas jau tiek darīts Smiltenē, lai radītu drošāku vidi? Pirms varbūt Evija atbild. Manuprāt, nošķiršana nav atbilde. Ir gan dažādiem cilvēkiem, sociālo slāņu, vecumu un tam līdzīgi ir jāspēj iemācīties līdzpastāvēt savstarpēji cienoši. Un es teiktu, ka nošķiršana tas ir absolūti pēdējais. Jā, vismaz no manas perspektīvas ir jāmeklē risinājumi, lai, ja ir problēma situācija, kaut kā savādāk risināt. Jā, es papildināšu. Smiltenes vidusskolā nav speciāli tā, ka nošķirt ir pusauģi. Vienkārši tas ir iestādes telpu trūkuma dēļ, kad attiecīgi Smiltenes vidusskola mums ir 3 sākās joprojām, un attiecīgi, lai veiksmīgi varētu nodrošināt šo mācību procesu, ir sadalīts, ka attiecīgi Rīgas ielā ir 1. līdz 3. klases posms, kas ir tas sākuma skolas posms, un pirmsskola attiecīgi Dārza ielā ir 4. 6. klases posms, un Dakteru ielā ir 7. 12. klase, bet tas nav, lai nošķirt, atdalīt, tas vienkārši ir sadalīts pa posmiem, lai efektīvāk varētu attiecīgi šo te nodrošināt mācību procesu, lai klašu grupas būtu vienā ēkā. Paldies! Tā, paskatīsimies. Man liekas, mums bija arī Zoomā ienācis kāds jautājums. Tā, jā. Vai ir kādi reāli konkrēti pasākumi paredzēti arī fiziskās veselības attīstīšanai un veicināšanai skolās, Smiltenes pašvaldībā? Piemēram, kustībām piemērota infrastruktūra bērniem brīvā laikā, darbošanās ārvidē. Skolotājs Smiltenes vidusskolā stāstīja, ka āra klašu izveide jau idejiski bijusi pirms vairākiem gadiem. Vai ir kādi plāni pie šīs idejas atgriezties? Jā, pirms varbūt Evija turpina par konkrēto gadījumu. Manuprāt, tā kā mēs esam tāds ārpus blīvi apdzīvotu vietu novads, ja, kur ir šī tieši tas mūsu stiprā puse, ka bērni var būt samērā droši ārpus skolas. Un tā vide nav tik intensīva kā lielajās pilsētās, satiksme nav tik liela. Protams, ir riski, kas jāapsver. Bet vismaz tāds mans viedoklis, ka šī ir tā mūsu spēcīgā puse, kura būtu jāveicina. Protams, iespēja robežās un ņemot vērā drošību. Jā, es pakomentēšu attiecīgi, jā, šī sporta infrastruktūra
katrā iestādē varbūt ir citādāk, jā, kurā ir vairāk, kurā ir mazāk, bet noteikti šis ir tad arī jautājums, ko vienkārši ar izglītības iestāžu vadītājiem mēs vēl papildus varam skatīties tieši par šo te infrastruktūras sakārtošanu, bet tai pašā laikā tātad ir mums skolas, kas piedalās arī akcijās par to visa klase. Jā, tad arī šī tenās aktīvi visas izglītības iestādes un pirmskolas arī izglītības iestādes pavasarī aktīvi piedalās arī olimpiskās dienas aktivitātēs, un tiklīdz ir arī sportiskās kaut kādas sacensības, ko metodiskās apvienība organizē vai pašvaldība, tāpat arī izglītības iestādes aktīvi iesaistās un piedalās. Paldies, Evija. Nākamais jautājums būs par kursiem, treneriem un konkrēti par sporta treneriem vai pašvaldību sniegt kādus atbalsta pasākumus, lai treneri varētu pilnveidot sevi, veikt papildus apmācības kursus, ko tādu, vai mūsu pašvaldībā ir šādi atbalsta pasākumi. Jā. Es arī piekomentēt, ka tas, ko mēs runājām par atbalsta grozu skolotājiem, tas nav tikai pamatskolām, vidusskolām, tas ir arī sporta skolai, arī mūzikas skolai, un treneri noteikti ir skolotāji. Lūdzu, Evija. Jā, tātad papildināšu, tātad arī treneri tiklīdz mums ir kaut kādi kursi, kas ir paredzēti sporta skolotājiem, tātad mums tiek nodota informācija arī sporta skolai, un arī treneri var attiecīgi piedalīties kursos. Tātad viena no pēdējiem kursiem, kas bija tieši arī sporta skolā, kas notika, bija tikšanās ar Rihardu Rēdliku, tas bija septembrī, tagad septembra sākums, jā. Un maijā arī bija sporta skolotājiem un treneriem kursi, līdz ar to šādi kursi notiek un arī iespēja ir piedalīties ikvienam, gan sporta skolotājiem, gan trenerim, un atbilstoši tātad ņemot vērā, ka projektā mums tātad pedagoģa profesionāla atbalsta sistēmas izveide arī ir tātad paredzēta pedagoģu profesionālā pilnveide, kas būtu tieši konkrētam priekšmetiem jomām, tātad šie kursi arī turpināsies šī mācību gadā. Labi, paldies, Evija. Tālāk, nākamais jautājums būs, vai tiek apsvērta pusauģu resursu centra izveide, kāds, piemēram, ir Valmierā, kur jaunieši var saņemt palīdzību un atbalstu. Vai varbūt būtu labi, ja noprecizē, kā domā, tas ir sociāls atbalsts vai tīri brīvā laika pavadīšanas. Mums šobrīd ir, ja par jauniešu centru vai jauniešu telpām, tieši šobrīd ir noslēdzies konkurss, kur mēs meklējām telpas tieši jauniešu padomes darbībai. Un tad vismaz uz kādu laiku jauniešiem būs telpas, kas nav nec domē, nec skolā. Bet, protams, tur arī nebūs tā, ka viņi vieni paši tur darbosies. Tur būs arī atbildīgie jaunatnes speciālisti par sociālo. Tad laikam tur ir jau citi rīki, kā palīdzēt jauniešiem. Varbūt ir kādi komentāri no kolēģiem. Jā, es vēl piekomentēšu, kā jūs jau sākumā minējāt, tātad arī zem izglītības pārvaldes ir pieejami atbalsta speciālisti, kur nepieciešamības gadījumā tātad var sazināties arī ar viņiem, un līdz ar to droši var zvanīt un jautāt. Paldies! Tālāk, nākamais jautājums būs par skolu novērtēšanu, par apsekošanu. Vai no pašvaldības puses tiek veikti kādi apsekošanas darbi, novērtēt situāciju izglītības iestādēs? Kā piemēram šeit ir minēta Palsas skola, vai tiek organizētas šādas vizītes? No tehniskā stāvokļa vai no izglītības satura? Jā, to īsti nevar nolasīt jautājumā, vai tas ir domāts
kādas vidas pieejamības problēmas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, Es lasu jautājumu, un man šķiet, ka tas ir par ēkas tehnisko stāvokli. Varbūt Edgars var nokomentēt vairāk par Pals skolu, jo tur ir diezgan liela plāni. Jā, paldies, labdien. Sajūtās būtības, tieši tādēļ arī izstrādājot Centrālās naudas izglītības attīstības plānu. Kā viens no punktiem bija minēts mainīt valsts pamatiskolas atrašanās vietu, ņemot vērā, ka šī izglītības iestāde atrodas pēc Maļotas ēkā. Līdz ar to jāmazināt tehnisko stāvokli, un šobrīd jau tiek plānots nākamie darbi, lai to novērstu. Tev laikam ieslēgts kaut kas bija skaņa, vienkārši dubultojās, nezinu, pat tikai man. Vai mani varēja sadzirdēt? Tā ir daudz labāk, jā. Jā, paldies, atvainojos, kaut kas tehniski droši vien dublējās. Tātad, kā es minēju iepriekš, tieši tāpēc mēs arī Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģijā kā vienam no punktiem iekļāvām to, ka mēs pārvietojam valsts pamatskolu citās telpās, jo mēs esam informēti par tās ēkas tehnisko stāvoklī, kur šobrīd skola ir, ja tā var teikt, viņa ir vecās mužas ēkā, kur ļoti grūti kaut ko pielāgot un atjaunot ir. Un šobrīd jau notiek nākamie darbi, lai mēs to varētu izdarīt, gan ar valsts atbalstu, gan arī ar pašvaldības finansējumu. Papildinot Edgaru, visdrīzāk tas notiks uz Variņiem, kur tātad iepriekšējās sākuma skolas telpās, kas ir labāk piemērotas arī tām tehniskajām prasībām, ko šobrīd esošā Pals skola nevar nodrošināt. Labi, paldies liels. Iesim tālāk ar jautājumiem. Nākamais jautājums. Vai šogad plānots sniegt bērniem Covid testus izglītības iestādēs? Jā, tātad iepriekš Covid testus visā valstī izsniedza veselības dienas. Līdz ar to pagaidām šāda informācija mums nav, ka varētu būt kādas piegādes. Labi. Paldies. Paskatīsimies, mums ir dažas piebildes pie iepriekšējiem jautājumiem. Tā par skolēnu nošķiršanu, par ko runājām iepriekš. Iedzīvotājs min, ka ir labi, ka bērni mācās komunicēt dažādos vecumos, bet vai tomēr nevajadzētu nošķirt ikdienas skolas vidē mazākiem bērniem un nepieciešama drošība. Tas nozīmē nošķirt sākuma skolu no pusaudžiem, ka pirmklasniekiem nevajadzētu mācīties izdzīvot starp lielākiem bērniem. Tāda piezīme. Jā, es varbūt pakomentēšu tātad izglītības iestādēs, kur ir viena ēka, kur mācās pa lielam tātad mums pārējās skolās no 1. līdz 9. klasē. Es gribētu teikt, ka lielākajā daļā tomēr ir atdalīts, ka vienā stāvā vai korpusā vai kā tad ir šīs tenās sākuma skolas klasītes un attiecīgi citā stāvā korpusā ir tātad attiecīgi no 6. vai no 7. tātad līdz 9. klasē. Pēc būtības skola jau tā kā cenšas viņus salikt tik un tā tos viena vecuma, viena posma bērnus, vienā vietā. Jā, plus es vēl gribu pieminēt, ka mobbings vai slikta izturēšanās, tam nav vecuma. Viņa var būt arī vienas klases ietvaros, un tikai tāpēc, ka tas ir viena vecuma, tad mēs viņu arī netolerējam. Tieši tāpat skolas vadībai jāpievērš uzmanība visos līmeņos. Liels paldies! Ir mums arī maza piebilde pie iepriekšējā jautājuma par pedagoģu
Pilnveidi, profesionālo pilnveidi un iedzīvotājs, kurš uzdev šo jautājumu, bija vairāk domājis ne par pedagoģisko pilnveidi, bet gan profesijai atbilstošāks, piemēram, anatomiju, biomehāniku, jaunās tehnoloģijas, kas būtu vairāk noderīgs, jo vai tādas varbūt iespējams ir apsvērt, iekļaut šajās programmās. Jā, protams, attiecīgi šāda iespēja arī pastāv. Te, protams, varbūt tas būtu sadarbībā arī ar kaimiņu novadiem, ņemot vērā attiecīgi, ka mums šis treneru skaits varbūt nav novadā tik liels, bet es domāju, ka ar šādām iniciatīvām droši var doties vai nu pie direktora, vai arī tāpat arī pie mums pārvaldē, tāpat arī ir metodiķis arī sporta jomā, pie kura var griezties ar idejām un iniciatīvām, un attiecīgi šo tad mēs varam plānot un domāt, kā realizēt. Jā, un ja ir kaut kāda konkrēta vēlme, piemēram, sporta skolotājiem, tad es aicinātu arī to nodefinēt un nākt ar priekšlikumu. Tad domāsim, kā mēs to varam izdarīt. Paldies! Tā, paskatīsimies, vai mums ir vēl kāds jautājums ienācis. Ja kas man ir 2 jautājumi rakstiski, viņš arī nolasīt un atbildēt. Ir mums arī vēl viens jautājums Facebook komentāros par izglītību. Tad pabeigsim ar to. Labi. Kā tiek nodrošināta pedagoģa profesionalitāte un jaunu skolotāju piesaist mazajās skolās, īpaši sākuma skolās? Jo bieži vien tur strādā pedagoģi ilgstoši vai ilgstoši pat vieni un tie paši. Kā novadā tiek piesaistīti jauni pedagoģi? Jā, tātad attiecīgi šeit arī direktors tātad ir iesaistīti, pēc būtības tā ir direktora atbildība par šiem pedagogiem, attiecīgi par izvērtēšanu, bet tai pašā laikā arī izglītības pārvalde aktīvi iesaistās mācību procesa un uzlabošanā. Šeit tad arī mūsu izglītības darba speciālisti, gan arī tagad arī metodiķis, kas ir zem izglītības pārvaldes, tātad apmeklēs izglītības iestādes un vēros stundas. Tāpat arī sākuma skola ir aktīva metodiskās jomas vadītāja Sintija Grišāne, kas arī aktīvi iesaistās, lai uzlabotu šīs mācību procesu, sniegt atgriezenisko saiti pedagogiem. Līdz ar to es gribētu teikt, arī pie šī jautājuma tiek strādāts. Jā, es varu pieminēt, ka mazās skolas, protams, viņām ir grūtāk konkurēt, jo viņas ir tālāk no tādiem lielākiem apdzīvotiem centriem. Un skolotājiem kaut vai ir grūtāk aizbraukt, vai arī šī skola nevar nodrošināt tik lielu slodzi. Bet direktoram noteikti ir jāspēj identificēt tās problēmas. Tad jānāk gan uz izglītības pārvaldi, kur meklēt kopā risinājumu, un atkal savukārt tālāk uz domu, ja, piemēram, nevar apvienot slodzes vai nevar uztaisīt kaut kādas, teiksim, ka dažādās vietās pedagogs strādā, tad mēs domāsim, kas ir tas, kā dabūt tos skolotājus, kā palielināt to konkurenci. Tas ir tas, ko es jau pašā sākumā arī teicu, pie kā mēs esam tādu pastiprinātu uzsākuši darbu. Labi, liels paldies! Vēl nelielu komentāru pie šī, kā tad mēs attiecīgi jau šobrīd atbalstam. Tātad arī Smiltenes novada mājaslapā zem izglītības ir pieejams sadaļa atbalsts pedagogiem, kur arī attiecīgi jau ir jau uz doto brīdi tas pieejamais, kas ir pedagogiem. Tātad šeit teikšu, ka tas ir tā kā 3 daļās. Viens ir tas, kas jau valstiski ir pedagogiem, tātad pieejams gan atvaļinājumi, gan mācību atvaļinājumi, gan profesionālā pilnveide. Tāpat otrā sadaļa ir tas, kas ir jau pašvaldības tātad piedāvātais atbalsts par dzīvojamām telpām, par kompensāciju mācību izdevumu sekšanai, par transporta izdevumu sekšanu, tāpat arī par sabiedriskā transporta sekšanu. Un tad trešā sadaļa būtu izglītības pārvaldes piedāvātais atbalsts, kas vairāk ir tātad metodiskais atbalsts šajā gadījumā, gan metodisko izstrādņu skate, gan mācību jomu koordinātori, tātad
tātad arī metodisko materiālu krātuve un pārvaldes speciālistu atbalsts. Tātad par šo informāciju var iepazīties Smiltenes novada mājaslapā. Nu jā, nākotnē vēl, ja mums izdodas lielāks progress arī mājokļu jomā, tad arī mājokļi varētu būt tāds ļoti spēcīgs motivators un arī atbalsts skolotājiem. Mēs esam ceļā uz to. Jā, labi. Tā, palūkosim, vai mums ir vēl kāds jautājums ienācis Facebookā. Šobrīd Zoomā nav neviens jautājums vairāk ienācis. Tā, un arī Facebookā šis bija pēdējais jautājums no Facebooka, tad Ervīna, došu tev vēlreiz vārdu. Var turpināt ar tiem jautājumiem, kas bija ienākuši pirms tiešraides. Jā, tātad ienāca 2 jautājumi, kas gan nav galīgi nav par izglītību, bet viens jautājums ir par to, ka, tad nolasīšu. Šobrīd Smiltenē novērojama ļoti aktīva jauno makšķernieku paudze, kas ir ļoti atbalstāma. Tomēr nācies dzirdēt, ka bērni dzen prom no pašvaldības īpašumos atrodamiem dīķiem. Piemēram, Rīgas ielā 1A dīķi neļauj makšķernēt kaimiņu zemes īpašnieks no Lazdas ielas 12. Un Vidzemes ielā 16 dīķī ielikt zīme privāta īpašums, lai gan īpašums pieder pašvaldībai. Tāpat jautājums ir arī par citiem dīķiem, kas atrodas uz pašvaldības zemes. Te minēti vairākas adreses. Var teikt, ja nav nolemts savādāk, nav tāda lēmuma, ka nedrīkst makšķerēt vai atrasties, tad drīkst makšķerēt pašvaldības ūdeņos. Ja gadījumā jūs esat vecāki par 16 gadiem, tad pieļauju, ka jums vajag makšķernieku karti. Bet tiem, kas ir jaunāki par 16, tiem tas nav jādara. Savukārt, ja kāds ir uzstādījis zīmi privāta īpašums tur, kur viņa nav, tad tā darīt nedrīkst. Cita lieta ir tā, ka virkne pie dīķiem ir pieguļošie zemes gabali, kas gan var būt privāti īpašumi. Bet, ja ir kaut kādas vēlmes par konkrētiem ūdens, teiksim, tilpnēm, kur vēlas cilvēki makšķerēt, tad varbūt mums jāpapēta šie gadījumi, jo pieejai tur jābūt. Tā kā izvērtēsim, ja šos gadījumus. Bet, tā kā aizliegt principā nevar. Otrs jautājums, vai Smiltenes pilsētā tiek sekots līdzi invazīvo augu izplatībai un apkarošanai, un vai pašvaldība ir sazinājusies ar augu valsts aizsardzības dienestu vai zemes īpašnieku, piemēram, Vaļņu ielā 10, kur brīvi zied latvāņi, un kādēļ netiek laicīgi pļauts pašvaldības īpašums Vidzemes ielā 16, ļaujot izziedēt un izplatīties zelta slotiņām. Jāsaka, šādi te arī jautājumi, paldies jums, tie ļauj mums pievērst uzmanību, kurus īpašumus arī mēs neesam pietiekami apkopuši un ātri iespēja robežās to novērst. Mēs atgādinām arī privātīpašniekiem, ka viņiem savs īpašums ir jāuztur kārtībā, un tas paredz arī latvāņu pļaušanu. Konkrētajā īpašumā Vaļņu ielā 10 ir 2 īpašnieki, ar kuriem Smiltenes pilsētas saimniecības pārvalde aktīvi sazinās. Problēmas saprotu, ka sagādā tas, ka tur ir divi īpašnieki un katrs pļauj savā laikā. Līdz ar to var izveidoties situācija, ka vienā pusē izzied un tad nopļauj, un tad netiek novērsta šī latvāņu izplatība. Bet mēs tā kā ar viņiem esam kontaktā un noteikti arī apsekosim. Un mūsu zemes gabals tātad šobrīd ir pievērsta uzmanība, un mēs tā kā arī apsekosim. Bet es no saimniecības pārvaldes ir tā kā atbilde, tātad, ka nedaudz apgrūtina koku atveses un cita auga, bet tas ir risināms jautājums. Jā. Varbūt mums ir ienākuši vēl kādi jautājumi. Paldies. Jā, ir ienākuši jautājumi. Tā. Ievērojot, ka Trapanē šobrīd ir tikai pirmsskola, vai ir kādi plāni par skolas ēkas izmantošanu?
Jā, vispār skolu ēkas, kas paliek arī tukšas vai pustukšas, ir ļoti liels izaicinājums pašvaldībai. Jo klasiski varētu teikt, tad pašvaldībai nav funkcijas, ko tur ielikt iekšā, tad atdodiet privātajiem. Bet privātajiem jau nedara katra ēka. Ja tu esi uzņēmējs, tad tev vajag ēku, kas der tavām vajadzībām. Un skolas ļoti bieži vien tam nav pielāgotas. Un mums ir vairākas skolas, kurš arī, piemēram, Bilskā ir skolas ēka, kas ir ļoti labā stāvoklī. Mums ir jādomā, kā viņu vai nu apdzīvot pašvaldībai. Es jau varu teikt uzreiz, ka pašvaldība to diez vai spēs visu. Tad ir jādomā, vai kā mēs varam piedāvāt privātiem biznesam. Katrs gadījums ir individuāls. Par trapeni arī noteikti mums ir jādomā, jāvērtē. Vislabākais variants, ko es esmu arī savā pieredzē piedzīvojis, ir tas, ka vietējā kopiena, kas saprot to savu situāciju uz vietas vislabāk, ka viņi ir proaktīvi, ka viņi nāk ar ierosinājumu, kā viņi redz šo ēku. Vai varbūt kā viņi redz šo pielietojumu. Tas ir jautājums, piemēram, šobrīd arī Drustos. Jo pašvaldības mērķis nav uzspiest kaut ko no augšas. Ja gadījumā vietēji iedzīvotāji saredz jēgpilnu un arī, kas ir balstīts realitātē, risinājumu, tad mēs noteikti esam gatavi ieklausīties un meklēt kopā to risinājumu. Labi, liels paldies. Tā ir vēl pāris jautājumi ienākuši. Kad tiks nodrošināta visās novada skolās vienāda atbildīga skolotāja rīcība, ja ar bērnu stundas laikā ir atgadījies nelaimes gadījums? Kā piemēru iedzīvotāji min ar basketbola bumbu 2. klases skolēns ir saņēmis triecienu pa seju. Deguns asiņo, drēbes netīras, bet audzinātāji nepiezvana vecākam, kuram būtu jāuzņemās atbildība par traumām, ja tādas rodas. Jā, šeit mēs attiecīgi noteikti vēl ar direktoriem varam izrunāt, lai arī tātad viņi izrunā šo tenās kārtību ar saviem pedagogiem, kā tad ir jārīkojas nelaimes gadījumos, jo ir jau dažādas situācijas, ir izglītības iestādes, kur mums joprojām, tātad ir medmāsa uz vietas pieejama, ir izglītības iestādes, kur attiecīgi medmāsa nav uz vietas pieejama, bet varbūt pagastā ir feldšeris vai kāds cits, kas varētu nodrošināt šo te pirmo palīdzību. Tāpat arī mums šajā mācību gadā plānojam pedagogiem kursus pirmās palīdzības sniegšanā, tātad visu novada pedagogiem, kas arī būtu kā atbalsts, bet attiecīgi šo te kārtību, tad mēs noteikti vēl ar direktoriem izrunāsim, kas tad ir jādara izglītības iestādē uz vietas. Liels paldies, Evija! Un ir arī vēl jautājums ienācis Facebookā par izglītības, par bērnu kodiem, ko sniedz pēc novērtējuma, cik var noprast pēc komentāra, vai ir kādas citas iespējas, kur bērnam mācīties, ja viņš saņem šādu kodu, uzreiz nesūtot uz speciālās izglītības iestādi. Tātad attiecīgi, pedagoģiska medicīniskā komisija ir šo tenās kodu bērnam, tā teikt, piešķīrusi. Tātad tas ir stāsts par to, kā tad arī uz ko pedagogiem ir jāskatās, lai attiecīgi palīdzētu šim bērnam veiksmīgāk iekļauties izglītībā gan klasē, skolā, un tātad atbilstoši kāds atbalsts ir nepieciešams. Tātad šeit, ja mēs skatāmies uz 5-6 izglītības kodu, kas ir tātad ar mācību traucējumiem, es domāju, ka mums nav problēmu nevienā izglītības iestādē, attiecīgi šie bērni ir mācās un darbojās. Ja mēs skatāmies uz 5-8, 5-9, tātad 5-8 kods mums ir, tātad Palsas pamatskolā, ir arī Gaujienas pamatskolā, bet šeit ir stāsts par to, ka šiem bērniem tātad tiek piedāvāts lielāks atbalsts, nekā to var izdarīt
pamatskolas kā tādas. Ja? Piemēram, mēs skatāmies uz Palsas pamatskolu, tātad viņiem ir gan mūzikas terapija, gan ganisterapija, gan papildus tātad logopēds, gan psihologs, gan speciālais pedagogs. Tātad atbilstoši šis te piedāvājums, lai bērnam palīdzētu, lai bērnu atbalstītu, ir krietni lielāks. Protams, ka mēs ejam uz šo te iekļaujošo izglītību, kur attiecīgi mēs domājam par to, kā visus bērnus iekļaut, bet šobrīd tas labākais piedāvājums, kas ir šiem tenās speciālās programmu bērniem, ir Palsas pamatskolā. Labi, liels paldies! Palūkosim, mums ir vēl kāds jautājums ienācis. Šobrīd Zoomā nav vairs neviena, un Facebookā arī uz šo brīdi nav vairāk neviena jautājuma. Varbūt Evija vai Erviņa vai Edgara, jums būtu no savas puses kaut kas piekomentējams par izglītības jomu? Droši vien jau mācību procesā visu laiku radīsies jautājumi, jo tas process noteikti un katru dienu ir arī savi notikumi un tam līdzīgi. Es pieļauju, ka nākamgad mums būtu jāuztais vēl viena tieši par izglītību. Varbūt jau tuvāk mācību gada noslēgumam, lai mums kaut kādas atziņas, jautājumi pavasaru neaizmirstot, uzsākot atkal jauno mācību gadu. Un plus arī noteikti būs kaut kādi izaicinājumi saistībā ar budžetu. Šobrīd vēl nevar pateikt kādi, jo mēs gaidām no valsts arī, ka viņi nodefinēs, ko viņi atbalstīs, ko neatbalstīs. Tā kā šī nav vienreizēja un pēdējā noteikti diskusija. Plus, protams, gan jūsu skolotāji, gan direktori, gan izglītības pārvalde ir tie cilvēki, pie kā jūs varat vērsties ar saviem jautājumiem, savām problēmām. Un es esmu pārliecināts, ka visi šeit ir cilvēki, kas ir ieinteresēti atrast labāko risinājumu. Savukārt par arī mūsu diskusiju nākamā mēnesi mēs domājam atkārtot. Ja, un kā jau teicu, ka varētu būt, mēs vēl izrunāsim un jūs informēsim, bet varētu būt, ka būtu vai nu par kultūras jautājumiem, vai arī par infrastruktūru un ceļiem, kas, protams, cilvēks ļoti interesē. Bet mums būtu jāsaprot, kā mēs varam to tādā saturīgā Zoom diskusijā organizēt šo diskusiju, jo katram jau savs ceļš ir svarīgāks. Bet kā to panākt, lai tas būtu interesants visiem un lai tomēr varētu piedalīties arī visi pagastu pārvaldnieki? Jo mūsu novads ir samērā liels un mums ir liels ceļu tīkls. Bet par to domāsim un jūs noteikti informēsim. Tas no manis. Varbūt Evijai vai Edgaram ir kaut kas vēl komentējums. Jā, katrā ziņā es arī noteikti teiktu paldies par jautājumiem, kas liek arī mums izglītības pārvaldei domāt un risināt šos jautājumus, kas arī no jūsu puses ienāca. Protams, galvenais, manuprāt, ir šī sadarbība, un lai mēs šos jautājumus varētu risināt, lai mēs brīžiem varbūt uzzinātu par kaut kādām problēmu situācijām. Tātad, protams, aicinu uz saziņu, gan arī, gan ar mums izglītības pārvaldē, vai ar mani, vai ar kādu no kolēģiem, atbilstoši situācijai. Tāpat, protams, arī sadarbība ar izglītības iestāžu vadītājiem, ar pedagogiem. Un galvenais, lai šī informācija arī nonāk pie mums, kur ir kaut kādas problēmas, kas ir risināmas. Un, ja jūs zināt kādus pedagogus, kuriem patīk Smiltenes novads, tad mēs daudzās iestādēs vēl meklējam labus skolotājus mūsu bērniem. Tā kā visi, kas klausās, var pielikt arī savu roku, lai uzlabotu izglītības kvalitāti novadā. Linda, laikam viss. Mēs diezgan labi esam iekļaujušies stundā. Paldies gan tiem, kas skatījās, gan sevišķi tiem, kas uzdeva jautājumus. Un paldies Evijai, bez kuras man būtu ļoti grūti atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un šoreiz izskatās, pat mums nav tādi
pirmie divi laikam bija jautājums, kuriem mēs vēl sniegsim atbildi, sagatavosimies, jā, bet pārējie lielā mērā tika atbildēts. Paldies arī Edgaram, bijušam izglītības pārvaldes vadītājam, kas tagad ir citā statusā, bet, protams, zināšanu bagāži ir. Un, protams, Lindai par moderēšanu. Tā kā, tiekamies citos formātos. Paldies! Un